esmu Cūciņa Pepa. Tas ir mans mazais brālis Džordžs. Tā ir mana mamma. Un tas ir mans tētis. Cūciņa Pepa. Vējainā pils. Pepa ar ģimeni šodien dosies ārā. Pepa, Džordž, šodien mēs dosimies uz Vējaino pili. Kas ir Vējainā pils, tēti? Tā ir pils ļoti augstā kalnā. Džordžam patīk pilis. Vējainā pils izklausās pēc garlaicīgas lietas, kas patīk puišiem. Nē, Pepa, tev patiks. No Vējainās pils paveras lielisks skats. No tā var pat redzēt vecmāmiņas un vectētiņa māju. Tad brauksim. Es lasīšu karti, un mamma vadīs mašīnu. Vai esi par to pārliecināts, tēti? Kad tu lasi karti, mēs vienmēr apmaldāmies, un tu paliec īgnis? Mēs neapmaldīsimies, un es nebūšu īgnis. Vējainā pils, esam ceļā! Vai drīz būsim galā? Negluži. Ak, vai gribi uzspēlēt spēli? Jā, lūdzu. Spēlēsim, es pamanu. Labi, es pirmais. Tētis slepus uz kaut ko paskatīsies un pārējiem jāmin, kas tas ir. Es pamanu ar savu mazo aci kaut ko sarkanu. Sarkanu. Mana kleita, tā ir sarkana. Nē, tā nav tava kleita. Mašīna. Tieši tā, mūsu sarkanā mašīna. Tagad es. Es pamanu ar savu mazo aci kaut ko zilu. Džordža zilais krakls. Nē. Vai tas ir kaut kas, kas ir mašīnā? Nē. Vai padodaties? Jā. Debesis. Zilās debesis. Es uzvaru. Tēti, vai zini, kur esam? Es ļoti labi zinu, kur esam. Lai gan šis ceļš neizskatās pēc tā ceļa, kas ir kartē. Ak, tēti, mēs esam apmaldījušies. Mēs neesam apmaldījušies. Kā mēs no šejienes tiksim līdz Vējainai pilī? Mirklīti. Es zinu, piezvanīsim vecmāmiņai un vectētiņam. Nav nekādas vajadzības zvanīt vecmāmiņai un vectētiņam. Es aizvedīšu mūs uz Vējaino pili, pat ja tas prasīs visu dienu. Mums nav visa diena. Halo, runā vectētiņš! Vectētiņ, esam apmaldījušies pa ceļam uz Vējaino pili. Vai tētis lasa karti? Jā, tētis lasa karti. Un viņš šobrīd ir ļoti īgns. Es neesmu īgns. Vislabākais maršruts ir sekojošs. Turaties uz galvenā ceļa, līdz ieraugāt priekšā Vējaino pili. Paldies, vectētiņ! Mums jāturas uz galvenā ceļa, līdz ieraugām Vējaino pili. Gluži kā domāju. Paskatāties, vai tā ir pils? Jā, tā ir Vējainā pils. Aiziet mašīna. Aiziet mašīna. Tev tas izdosies. Urā! Pepa ar ģimeni sasniegusi Vējaino pili. Tā ir tik augsta. Iesim iekšā. Skats no augšas ir fantastisks. Kas par skatu? Mammu, vai tā ir vecmāmiņas un vectētiņa māja? Jā, tā ir. Tā ir tik tālu. Paskatīsimies caur teleskopu. Vai varu pirmā? Jā, bet pēc tam palaid Džordžu. Teleskops padara visu lielāku. Es redzu vecmāmiņu un vectētiņu. Paskaties, Džordž. Vectētiņš, baba. Džordž māja vecmāmiņai un vectētiņam. Naivais Džordž. Vectētiņš un vecmāmiņa ir pārāk tālu, lai redzētu, ka māja. Es zinu, piezvanīsim. Halo! Vectētiņ, mēs jūs redzam no Vējainās pils. Pamāj mums! Vecmāmiņa un vectētiņš mums māja. Man patīk Vējainā pils. Tulkoja Roberts Dreja, tekstu lasīja Armands Berģis, ierakstīts skaņu studijā Marana Productions.
Esmu Cūciņa Pepa. Tas ir mans mazais brālis Džordžs. Tā ir mana mamma. Un tas ir mans tētis. Cūciņa Pepa. Dievo kāju kungs. Pepa rotaļājas ar savu leļu māju. Džordžs arī rotaļājas. Pepa rīko tējas ballīti leļu ģimenei. Nāc, Džordž, es būšu mamma un tētis. Tu būsi bērni. Bērni, tūlīt būs tējas laiks, tādēļ jums jānomazgā rokas. Džordžs liek lelles gultā. Ar labu nakti. Džordž, kādēļ tu liec bērnus gultā? Viņiem ir tējas ballīte. Džordžam patīk likt lelles gultā. Bērni, nekavējoties nākat lejā, vai nedabūsiet kūku? Džordžs neklausās. Viņš ir pārāk aizrāvies ar leļu likšanu gultā. Džordž, ja gribi rotaļāties ar manu leļu māju, tad tev jāpalīdz ar tējas ballīti. Ņem, Džordž, tu vari piepildīt teikanu ar ūdeni. Bērni, nekavējoties nākat lejā. Mammu, mēs nākam! Džordžs piepildīs teikanu ar ūdeni. Džordžs izlietnē atradis zirnekli. Džordžs grib, lai zirneklis ir viņa draugs. Ak! Džordžam patīk zirneklis. Zirneklim patīk Džordžs. Pepai patīk rīkot tējas ballītes. Kur ir visi šokolādes cepumi, tēti? Vakardien vēl bija ļoti daudz. Piedod, mammu, es būšu visus apēdis. Palaidnīgs tētis. Džordžs liek zirnekli gultā. Ar labu. Džordž, ko tu dari? Tev man jāpalīdz ar tējas ballīti. Palīgā! Tēti! Manā guļamistabā ir zirneklis! Nesatraucies, Pepa! Lūdzu, tēti, aiznes to! Satraukumam nav pamata. Sveiks, Džordž! Vai tu redzēji zirnekli? Lūdzu, tēti, aiznes to! Nē, nav no tā jābaidās, Pepa. Zirnekļi ir ļoti mazi un tie neko nevar tev nodarīt. Bet nesatraucies, tētis to aiznesīs no guļamistabas. Viņš ir diezgan liels, vai ne? Es pasaukšu mammu. Mammu! Sveicināts, dievkāju kungs! Pepa jūtas nedaudz drosmīgāka. Viņam patīk manā leļu mājā. Sveicināti, bērni! Es dzirdēju, ka atradāt mazu zirneklīti. Es viņu aiznesīšu, lai varat spēlēties. Mamu, viņa vārds ir Dievkāju kungs. Dievkāju kungs ir diezgan liels, vai ne? Pepai un Džordžam patīk zirneklis. Ar labu. Džordžs liek zirnekli gultā. Nē, Džordž, viņš grib tēju. Viņš negrib gultā. Vai esi izsalcis, Dievkāju kungs? Vai gribi kūku? Pepa vairāk nebaidās no zirnekļa. Mamu, tēti, apsēžaties. Mēs visi iedzersim tēju ar Dievkāju kungu. Kurš grib tēju? Jā, lūdzu, es arī. Gardi! Pepai patīk rīkot tējas ballītes. Šeit būs tava Dievkāju kungs. Ko tu teici? Tu gribi sasveicināties ar manu tēti? Sveicināts, tēti! Tas nav nepieciešams. Ļauj Dievkāju kungam iedzert tēju. Tu taču nebaidies, tēti! Nē, protams, ka nē. Lūdzu, netik tuvu. Pepai patīk Dievkāju kungs. Visiem patīk Dievkāju kungs. Tulkoja Roberts Dreja, tekstu lasīja Armands Berģis, ierakstīts skaņu studijā Marana Productions.
Esmu Cūciņa Pepa. Tas ir mans mazais brālis Džordžs. Tā ir mana mamma. Un tas ir mans tētis. Cūciņa Pepa. Mašīnas tīrīšana. Tētis vedīs ģimeni izbraucienā uz laukiem. Aiziet, vai visi ir gatavi? Gatava. Jā, tēti, esam gatavi. Bet mašīna nav gatava. Paskaties, cik tā ir netīra. Ak, nav tik traki. Tev vajadzētu redzēt iekšpusi. Ak, palaidnīgais, nekārtīgais tētis. Palaidnīgais, nekārtīgais tētis. Paskaties uz tiem atkritumiem. Avīzes. Tās ir manas. Saldumi. Tie ir mani. Dinozaura kungs. Dinosaurs. Mums jāiztīra mašīna pirms dodamies izbraucienā. Tev taisnība, mammu. Mamma, vai varam palīdzēt? Jā, ja vēlaties. Urā! Tētim ir silts ziepjūdens, lai nomazgātu mašīnu. Tētis mazgā jumtu. Mamma mazgā dzinēja pārsegu. Pepa mazgā durvis. Džordžs grib mazgāt logus. Bet viņš ir pārāk mazs. Nabaga, Džordžs, es tev palīdzēšu. Džordža sūklis iekritis dubļainā peļķē. Džordž, tu smērē mašīnu. Es nomazgāšu dubļus. Pepa neizmanto dubļaino ūdeni. Ak, vai Pepa nolējusi mašīnu ar dubļainu ūdeni? Ak, Tas nekas, ar dārza šļūteni to noskalosim. vai varu turēt šļūteni? Pepa tur šļūteni, un tētis atgriež ūdeni. Kur ir ūdens? Pepa, beidz! Piedod, mamīt. Ak! Tēti, lūdzu nogriez ūdeni! Satraukumam nav pamata. Ak, vai visi ir izmirkuši? Vismaz mašīna ir nomazgāta. Mēs visi esam nomazgāti. Ejam nožāvēties, es tikmēr nopulēšu mašīnu. Līdz vēlākam. Līdz vēlākam. Tētis tik labi pulē mašīnu, ka viņš tajā redz savu seju. Kas par smieklīgu seju? Vēl vairāk smieklīgu seju. Tā ir Pepa un Džordžs. Un mamma. Kas par jauku, spīdīgu mašīnu? Jā, esmu eksperts šādās lietās. Aiziet, es šodien vadīšu. Vai visi ir gatavi? Jā! Tad brauksim! Es ceru, ka šodien mašīna paliks tīra. Jā, mamu! Jā, mamīt! Mamu, mašīna atkal ir dubļaina. Palaidnīgā mašīna! Palaidnīgā, nekārtīgā mamma. Tulkoja Roberts Dreja, tekstu lasīja Armands Berģis, ierakstīts skaņu studijā Marana Productions.
Esmu Cūciņa Pepa. Tas ir mans mazais brālis Džordžs. Tā ir mana mamma. Un tas ir mans tētis. Cūciņa Pepa. Zobu feja. Pepa un Džordžs ēd savu mīļāko maldīti - spageti. Jūs gan esat skaļi. Pabeidzu! Beidzot būs klusums. Kas tas? Tas ir zobs. No kurienes tas uzradās? Pepa, varbūt tev vajadzētu paskatīties spogulī. Ak! Tas ir mans zobs. Tas izkrita. Nesatraucies, Pepa, tas ir tikai piena zobs. Tiem ir jāizkrīt. Vai man izaugs jauns, mamma? Jā, Pepa, tas arī nozīmē to, ka zobu feja tevi apciemos. Zobu feja? Jā, zobu feja. Ja šovakar paliksi zobu zem spilvena, tad zobu feja tevi apciemos. Zobu feja paņems tavu zobu un zoba vietā atstās spīdīgu monētu. Kad izaugšu, es arī gribu būt zobu feja. Un kas tu gribētu būt, kad izaugsi, Džordž? Dinosaurs. Dinozaurs. Pasteidzies, Džordž, jāiet gulēt. Mēs negribam palaist garām zobu feju. Pirms gulēšanas Pepa un Džordžs mazgā savus zobus. Pepa, ko tu dari? Es mazgāju savu zobu, lai tas ir tīrs un jauks, kad zobu feja pēc tā ieradīsies. Pepa nevar sagaidīt, kad varēs doties gultā. Pepa liek savu zobu zem spilvena, lai zobu feja to varētu atrast. Ar labu nakti, Pepa un Džordž. Ar labu nakti, mamma. Ar labu nakti, tēti. Ar labu nakti, manas mazās cūciņas. Džordž, es negulēšu. Paliksim nomodā un satiksim zobu feju. Tā zobu feja ļoti kavējas. Zobu fejai vajag ilgu laiku, lai ierastos. Kur ir tā zobu feja? Kas tā par skaņu? Vai tā ir zobu feja? Džordž, vai tu dzirdi kaut ko? Ak, Džordž. Skaņu rada Džordžs. Viņš ir tik noguris, ka aizmiga. Džordžam nepadodas palikt nomodā, bet man gan. Es palikšu nomodā un redzēšu zobu feju. Es negulēšu. Zobu feja ir ieradusies, bet Pepa ir aizmigusi. Sveika, Pepa! Vai vēlies iemainīt savu zobu pret šo monētu? Kas par jauku tīru zobu? Paldies, Pepa! Ar labu nakti, Pepa! Pepa, Džordž, pienācis rīts! Mostieties! Ko? Es negulēju! Vai zobu feja tevi apciemoja? Nē! Paskatīsimies zem spilvena. Paskaties, Pepa! Zobu feja bija ieradusies un atstāja tev monētu! Tu aizmigi, vai ne? Varbūt aizmigu uz neilgu mirkli. Nākamreiz es palikšu nomodā un redzēšu zobu feju. Tulkoja Roberts Dreja, tekstu lasīja Armāns Beriģis, ierakstīts skaņu studijā Marana Productions.
Esmu cūciņa Pepa. Tas ir mans mazais brālis Džordžs. Tā ir mana mamma. Un tas ir mans tētis. Cūciņa Pepa. Ne īpaši vesela. Mamma un tētis tikko pagatavojuši brokastis Pepai un Džordžam. Brokastis gatavas. Pepai uz sejas ir sarkani izsitumi. Mamma, es nejūtos labi. Ak vai, Pepa, tu neizskaties īpaši labi. Nesatraucies, piezvanīšu doktorim Brūnajam Lācim. Doktoris Brūnais Lācis klausās. Pepa nejūtas labi. Viņas seja noklāta ar sarkaniem izsitumiem. Liekat Pepai gulēt gultā, un es tūlīt dodos ceļā. Doktoris Brūnais Lācis ieradies Pepai palīdzēt. Sveika, Pepa, kā tu šodien jūties? Ne īpaši labi. Izstiep lūdzu mēli. Tas nav nekas nopietns. Pepai ir vienkārši izsitumi. Vai man vajadzēs zāles? Izsitumi ātri pāries, bet ja vēlies, tad varu tev iedot zāles. Jā, lūdzu. Diemžēl tās īpaši labi negaršo. Atver muti. Cik negaršīgi. Tu esi ļoti drosmīga, ka vari to izturēt. Pepai jāpaliek gultā. Es vēlāk piezvanīšu, lai noskaidrotu, kā viņai klājas. Vai Pepa var pieņemt viesus? Jā, viņa var pieņemt viesus. Izsitumi nav lipīgi. Uz redzēšanos! Uz redzēšanos, doktori! Mamu, vai es varu tagad celties? Doktoris teica, ka tev jāpaliek gultā, Pepa. Bet tas ir tik garlaicīgi. Doktoris Brūnais Lācis teica, ka vari pieņemt ciemiņus. Vai Aitiņa Sūzija drīkst mani apciemot? Aitiņa Sūzija ir Pepas labākā draudzene. Es piezvanīšu Sūzijas mammai. Labdien, Sūciņas kundze. Vai Pepa varētu aprunāties ar Sūziju? Sveika, Sūzija! Sveika, Pepa! Es nejūtos īpaši labi. Manas sejas ir sarkani izsitumi. Vai doktoris tevi apciemoja? Jā, doktoris Brūnais Lācis bija ieradies. Viņš teica, ka tas nav īpaši labi un ka esmu ļoti drosmīga. Vai tu patiešām esi slima? Jā, es neizliekos. Man pat jāpaliek gultā. Doktoris Lācis man pat iedeva zāles, kas garšoja patiešām briesmīgi. Es tevi apciemošu. Es uzvilkšu savu medmāsas tērpu. Sūzija ieradusies apciemot Pepu. Sūzija uzvilkusi savas medmāsas tērpu. Sunītis Denijs un zaķene Rebeka arī ieradušies. Sveika, Pepa! Sveiki! Kā tu jūties? Ne īpaši labi, Sūzija. Man jāpaliek gultā. Ko varam darīt, lai tu justos labāk? Vari man atnest apelsīnu sulu? Labi. Šķiet, ka Pepa labi pavada laiku. Paldies, Sūzija! Vai tagad tu jūties labāk? Nedaudz. Deni, pajautā manai mammai, vai varu dabūt saldējumu. Un Rebeka, vai vari atnest no dārza ziedus? Doktoris Brūnais Lācis ieradies, lai noskaidrotu, vai Pepa jūtas labāk. Labi, medmāsa jau ieradusies. Kā klājas pacientei? Es neesmu īsta medmāsa. Es tikai izliekos. Skaidrs. Vai vēlies, lai pats viņu apskatu? Jā, lūdzu. Lieliski. Es vairs neredzu nevienu sarkanu izsitumu. Tu esi pilnībā atguvusies. Vai neesmu vēl nedaudz slima? Kā tu jūties? Manuprāt, man vēl vajadzētu nedaudz palikt gultā. Es gribu uzspēlēt spēli dārzā ar šo bumbu. Kurš grib piedalīties? Es. Es arī. Neticami. Pilnībā atveseļojusies. Tulkoja Roberts Dreja, tekstu lasīja Armands Berģis, ierakstīts skaņu studijā Marana Productions.
Esmu cūciņa Pepa. Tas ir mans mazais brālis Džordžs. Tā ir mana mamma. Un tas ir mans tētis. Cūciņa Pepa. Cūciņa vidū. Džordžs dārzā spēlējas ar savu bumbu. Pepa arī grib spēlēties. Džordž, tu nepareizi dari. Tā jāķer bumba. Ne tā. Tā tu to dari. Pepa gan ir nekaunīga. Džordž, nāc atpakaļ. Tu mazā cūciņa. Varbūt Pepa kaitina Džordžu pārāk daudz. Pepa, vai tu kaitini Džordžu? Negluži, mammu. Es tikai mācīju viņam ķert bumbu. Tiešām? Es zinu rotaļu, ar kuru Džordžs iemācīsies ķert bumbu. Tā saucās cūciņa vidū. Pepa, tu paņem bumbu un stāvi tur. Un tu, Džordž, tu nostājies tur. Labi. Jums jāpamet bumba viens otram, un man tā jāmēģina pārtvert. Es esmu cūciņa vidū. Mamma ir cūciņa vidū. Ķer, Džordž. Nenoķēru. Džordžs noķēris bumbu. Urā! Lieliski, Džordž. Tagad met bumbu Pepai. Mēģini vēlreiz. Mēģini vēlreiz. Džordžs nevar aizmest bumbu garām mammai. Džordž, dod man bumbu. Muļķīgi, Džordž. Es arī tā varu. Pepa gribēja darīt to pašu, ko Džordžs, bet viņa ir pārāk liela un iestrēga. Man ir bumba. Pepa, tagad tava kārta būt cūciņai vidū. Džordž, ķer! Urā! Noķēru! Džordž, tagad tu esi cūciņa! Džordž, ķer! Noķer bumbu, Džordž! Ķer, Džordž! Ķer, Džordž! Te būs bumba, Džordž! Ak, vai! Pepa, tev tā nevajadzētu kaitināt Džordžu. Piedod, Džordž. Kas te par troksni? Tēti, Džordžs ir pārāk maziņš, lai spēlētu cūciņa vidū. Esmu drošs, ka viņš ir gana liels. Nē, nav. Paskaties. Noķer to, Džordž. Urā! Tas nav godīgi. Ir gan? Es Džordžam tikai palīdzēju. Mamu, vai vari man palīdzēt? Protams, Pepa. Man, Džordž! Ķer, Džordž! Pepai patīk ķert bumbu. Džordžam patīk ķert bumbu. Visiem patīk ķert bumbu. Tulkoja Roberts Dreja, tekstu lasīja Armands Berģis, ierakstīts skaņu studijā Marana Productions.